Sveiki atkal visiem! Biju neliela atvaļinājumā. Šodien neliels Volkswagen lieta sekojošā. Gabarīti pazuduši. Labā pusē deg, kreisā pusē nedeg. Tā kā izslēdzam aizdedzi un ieslēdzam kreiso pagrieziena slēdzi. Tā. Slēdzam aizdedzi, ieslēdzam pa kreisi pagriezienu. Opā, tā, pazud izrāvam. Mums deg kreisais pagrieziens, bet ieslēdzot slēdzi, nedeg. Nu, kaut kas ļoti interesants. Drošinātājs jau sazīmēju. Karminā mums ir schēmiņa. Tā mēģināšu novakt, lai nespīd saulacīs. Ja. Tātad Karminā mums ir 31. un 43. 43. Mums ir šeit. Tātad te ir 31. un te ir mums 43. apakšā. Tak. Tā. Tātad ieslēdzot pagriezienu, saucamo stāvu gaismu, mums viss notiekās. Pludzīte deg. Jā. Ieslēdzam ar roku gabarītu. Mums uz 43. nekā nav. Uz 31. mums ir. Nu tā, buršanās. Skatoties pēc schēmas, kā jau viss ir vienkārši. No slēdža nāk kopīgais vats, aiziet uz drošinātiem 32, 43 un 31. 31. ir labais pagrieziens, 32. ir panelis un visi pārējie apgaismiem, un 43. mums ir kreisais pagrieziens. Tātad loģiski, ja labais mums ir, paneļi mums deg, un skatos, ka mums šeit ir B583 pozitīvi konektori, ja, interior wiring harness. Tātad šeit mums ir kaut kur kopīgais konektors, un pieļauju domu, ka šeit mums ir kaut kāda problēma. Tagad jāmeklē tikai, kur viņš atrodas. Pieļauju domu, ka viņš atrodas kaut kur šeit aiz paneļa. Nu ko, pajauksim vaļā, paskatīsim. Rakņājoties tālāk pa schēmu, te jau atrāvu panelīti vaļā, bet vadi visi tādi normāli. Bet domāju, parakņāšos vēl pa Karminu un uzgāju vēl vienu lietu. Ir uguņiem ir bloks J277, kurš mums saucās Daytime Running Lights Relay Seed and Tail Lights. Jā, tātad gaismas relais, viņu atradu. Viņš atrodās te zem paneļa. Lūk, viņš šāds te tur ir. Pelēka kastīte. Lūk, viņa numurs. Un šāds viņš izskatās iekšā. Ja vidējais relais mums sanāk atbild pa gabarītu gaismām. Es jau te apmēram izzvanīju. Viņš ir tāds bišķiņ te uzcilis. Smaka tāda jocīga ir. Plate. Kaut kas jau te ir darīts. Nezinu. Iešu ņemšu zem mikroskopa, pārskatīšu. Jo lieta ir sekojošā. Viņam ir pienāk no slēdža 1 vats. No gabarīta 58. Tātad tas mums ir
vidējais. Šis tā, mēģināšu, lai šis te, jā. Tātad no slēdža ieslēdzam. Tā. Astoņi. Tā mums ir masa. Tā, un re, kur mēs atradām, kas slēdz pa kreisi pagrieziens, stāvgaisma, un pa labi stāvgaisma. Tā tad aiziet. Un arī no šeienes uz drošinātēm aiziet. Tā, šis te mums jābūt barošana. Pies 8. Aha. Nu, lūk, no slēdža padodās 58. barošana. Uz. Sanāk mums, jā, reku ir kājiņa virsū. 58i schēmā. Lūk, viņa arī ir 58 pienākošais un labais, tātad labais un kreisais iziet laukā. Nu ko, pārlodēsim relēju, pārtīrīsim kontaktiņus un tad skatīsimies, kas mums te notiekās. Nu, lūk, paņēma kameru, pievilku tūmā ar palielinājumu un lūk, reku mūsu kontakts ir nodedzis, jā. Pam. Lūk, smuki jau var redzēt. Nu, ko iesim, salodēsim, skatīsimies rezultātu. Nu, tā. Gabrīts deg, viss kārtībā. Tātad problēma relējā. Gaismas relējs ielikts, nav jau slikti. Aizmugurē mums arī deg. Jā, saulīte spīd. Abi divi, viss ir kārtībā. Varēsim dot klientam mašīnu. Tātad, lūk, tur viņš atrodās. Šis te. Bišķi nokļūdījos, schēmas ir divas dažādas, ir ar relēju un ir bez relēja, jā. Tātad, ja kur ir bez relēja, tur ir vados savienojums. Šeit ir visi savienojumi šeit te relēja kastītē. Nu tā, zināšanai. Kas te Fox, Lupo laikam, vēl kaut kādi mazie Polo varētu būt. Nezinu, kas zin tās mašīnas tā apakšā tie ir. Nu, katrā ziņā relējs ir diezgan tur tāds. Nu tāds jau ar smaciņu, jāstāsta pēc cipariem, vai nu jādabūj jauns vai jāmeklē lietots.